Šodien raidījumā uz Rīgas Krievu teātra skatuves klasiskās Rudolfa Blaumaņa lugas Indrāni iestudējums. No tā. Piektdien Rīgas Krievu teātrī pirmizrāde piedzīvoja Indrāni, šoreiz Elmāra Seņkova režijā. Par šiem Indrāniem un arī citiem Indrāniem runāsim šovakar raidījumā. Elmārs būs mūsu studijā, kā arī izrādes konsultants, scenogrāfs Viktors Jansons. Pagājušajā piekdienā Rīgas Krievu teātrī ar jaunu sparu atsākās Rudolfa Blaumaņa lugas Indrāni kaislības. Režisora Elmāra Seņkova izrādē sen pazīstamo, taču šķiet neatrisināmo konfliktu šķetināja vecā un jaunā Indrānu paudze. Pirms 100 gadiem Indrāni kļuva par pirmo latviešu lugas iestudējumu krievu valodā. Tāpēc Seņkova izrāde no vienas puses atgādina par šo vēsturisko faktu, no otras piešķir Indrāniem jaunu un mūsdienīgu skatījumu. Вот пусть он мои деревья обратно посадит. Paudžu konflikta cēlonis, kā jau Blaumanis rakstījis, ir Indrānu mājas. Indrānu tēvs mājas grib novēlēt Krievijā dienošajam jaunākajam dēlam Kārlim. Taču vecākā dēla Edvarda sieva Ieva sacer viltus vēstuli no Kārļa, kurā puisis it kā paudis, ka mājās vairs neatgriezīsies. Mājas paliek Edvardam un Ievai. Taču abas paaudzes, Indrānu tēvs un māte un Ieva un Edvards, vairs nespēja vienoties, kurš ir īstais Indrānu saimnieks. Turklāt klajā nāk arī Ievas viltība. Sтой, кому говорю! Стою! Стой! Тихо ты! Отца руку поднял! Тихо! Дерьмо! Змеёка! Успокойся! Aktieriski ļoti spēcīgi, ļoti labi aktieri darbojās. Blaumanis teksts ļoti labi skan šajā izrādē. Un pati scenogrāfija brīnišķīga. Ļoti daudz, ko pasaka scenogrāfija. Tur tā postaža, ko tā vidējā paudze ir sagādājusi vecākajai. Pa gabalu var jūs, ka tā ir jauna cilvēka, ļoti mūsdienīgi skatījums uz šo lūgu, un tā pašā reizē viņa ārkārtīgi lielu, kas man faktiski pārsteidz, ar ārkārtīgi lielu pietātu pret cilvēku jūtām un cilvēku tādu iekšējo dabu un pasauli. Un viņai patiesībā sakot, te vismazāk ir tāds kā uzspiestas koncepcijas atrādīšana, ja, ka te ir ļoti daudz, kas absolūti izriet no lūgas būtības, no lūgas mentalitātes un tāds jēgas, vai ne? Ļoti patīk. Tiešām man asaras līdz šim. Attiecības starp bērņiem un vecākiem, jā, un vispār parādīja tā, ka laikam tiešām tā ir bijis viss. Nekas jau no Blaumaņa nebija pazudis. Tas viss bija izlaists varbūt caur aktieru un caur režisoru prizmu. Varēja just to, varbūt vairāk krievu mentalitāti, to, kā viņi tver šīs situācijas, kā viņi to saprot. Ļoti patīk scenogrāfija, kostīmi, režija, kā spēlē. Jā. Tas man ļoti patīk. Liekas, ka tas liels notikums, ka krievu drāmā, un es nesen iztaisīju Labas asinis un Ingu Abeli un tagad Indrāni. Cepoinos. Aktieri, vērtējot paauģu konfliktu, uzsver, ka abas puses ir vainīgas. Tie akmeņi ir abos lauciņos, jo nebanu jaunie ir pilnīgi tīri un viņi viltoja vēstuli, bet grūti ir iedomāties tādu tēvu, ja, kas liekas un tā un pazemoties, un saka, te viņam būs uz ceļiem nākt, un tikai tādas piedošana. Tas ir šausmīgi, un tas ir šausmīgi, tas ir monstrs. Нет правых и виноватых, мне так кажется. Man šķiet, ka šeit nav pareizo un vainīgo. Taisnība ir kaut kur pa vidu, jo gan vienu, gan otru padarītajā ir trūkumi. Lepnums ir ļoti savāda īpašība un ļoti bīstama tiem, kam tā piemīt. Tēvs ir pārāk lepns cilvēks, un viņš nespēja dot ceļu jaunajiem. Edvardam ir sava taisnība, un arī viņš grib tikai darīt labu. Protams, kā vecākiem, tāpēc, ka tā ir šausmīga situācija, kad cilvēks vēl ir, viņš ir stiprs, viņš vēl var visu, un viņam ir situācija, kad
kad viņu nogalina, viens otram varēja nodot buču un viss. Ikviena vieta, tik vienkārši, jā. Опа! Нет, за правду. Ты думаешь, я тут долго пробуду? Пускай они тут из кожи вон лезут, а я все равно эту усадьбу продам. Ты понимаешь, я ее продам, как отец эти деревья. Studijas viesis šovakar ir Elmārs Seņkovs un Viktors Jansons. Labvakar, bet pirms sāksim sarunu, gribu uzdot arī mūsu skatītājiem interaktīvu jautājumu. Vai latviešu lugas iestudējums Krievu teātrī rosinās jūs to apmeklēt, jā vai nē? Elmār, kādas ir sajūtas pēc pirmajām divām izrādēm? Es esmu ļoti nomierinājies. Un arī tagad prieks dzirdēt, protams, no cienījumiem režisoriem un, protams, arī no skatītājiem, ka viņiem ir ļoti paticis, un tas man vēl vairāk nomierina. Jansson kungs, jums kā scenogrāfam, jo tur vizuālais risinājums ir ļoti interesants. Es gribētu varbūt precizēt, es neesmu tīrs scenogrāfs, es esmu režisors, kas pasniedz Mākslas akadēmijas scenogrāfijas nodaļā. Bet, protams, es esmu ārkārtīgi gandarīts par Reiņa Dzudzilo un Kristas Dzudzilo darbiem, jo Reinis Dzudzilo ir brīnišķīgs scenogrāfs, un veidojot šo un sadarbībā ar režisoru Elmāru, man liekas, ka ir radīts jauns skatījums uz Rudolfa Blaumaņa Indrāniem. Tieši uz Indrāniem, jo ļoti sarežģīts ir šis dramaturgiskais atcerējums, un lai noietu vai atbrīvotos no tādiem jau stereotipiem, pat no Blaumaņa tekstu stereotipiem, ir bezgalīgi grūti. Un noticis tāds brīnišķīgs notikums, ka tieši šo jauno cilvēku skatījums un brīvā attieksme, kad piedāvā nosacītu varbūt šo telpas risinu kā muzeju, jo tas laiks ir aizgājis. Un tā augšējā līnija, kur mēs bija tik daudz sakārtotu priekšmetu, un pēkšņi viņš pārējot uz otro daļu, lēnām atvirzās kā nebūtībā, ir tas ārkārtīgi svarīgais un vērtīgais. Elmar, kāpēc Krievu teātris gribēja Indrānus? Tas tāpēc, ka ir pagājuši 100 gadi, kopš viņš pirmo reizi tika iestudēts Krievu teātrī, un tāda 100 gadu jubileja par to tika piedāvāts mums taisīt šo izrādi. Tāpēc mēs akceptējām. Kāpēc jūs piekritāt? Jo Indrāni, viņi nav tik vienkārši luga, viņi nav varbūt tik ļoti mūsdienīga, kā jūs arī teicāt, tur daudz arī stereotipu un kaut kādi klišē, kas varbūt ir jau novecojuši. Tāpēc, ka mūsu komanda mīl avantūras, un tā bija viena no avantūrām, jo Krievu teātris un Indrāni, plus jau arī bija pilnīgi pārliecība, tā ir laba dramaturģija. Un mēs beidzot gribējām ķerties pie tādas nopietnas dramaturģijas, un mēs to izdarījām. Un cik daudz tagad izrāda atbilst tavai pirmajai iecerei, kāda tā bija? Katrā ziņā man visu laiku bija, man liekas, ir viss sanāca izņemot vienu. Es visu laiku gribēju ļoti aizstāvēt jauno paudzi, Edvardu un Ievu. Bet taisot šo darbu, un Blaumans neļāva, kaut kā visu laiku mēģināja aizstāvēt, bet visu laiku viss tomēr mēs skatījāmies no vecās paudzes prizmu, un beigās arī tā fantastiskā scenogrāfija arī bija skatījums no tēva puses, kā viņš redz to visu šo katastrofu, kas noticis. Jūs kā konsultants, kas ir pats svarīgākais par Blaumani, ko jūs gribējat, lai komanda zina un noteikti ņem vērā? Es domāju, ka tas 25 gadu darbs, mans personīgais darbs pie atklāsmes Blaumanis, un ne tikai Blaumani, bet tieši tādā lielā kontekstā. Mēs akadēmijā sagatavojam priekš pagājušās Prāgas 2011 konceptu Šekspīrs plus Čehovs plus Bekets plus Blaumanis. Tas ir par Prāgas kvadrinālai. Jā, kur mēs saņēmām zelta medaļu, bet pats svarīgākais, ka es uzskatu, ka Blaumanis ir absurdās drāmas iesācējs Eiropā. Viņš ir tik nozīmīgs, reāli psiholoģiskais dramaturgs, bet mēs viņu neesam pratuši atklāt. Un to, ko izdarīja tagad Reinis Dzudzilo ar režisoru, man liekas, ka ir tas ceļš, ka mēs runājam citā zīmju sistēmā. Bet kas tur ir no absurdisms? Absurdisms veidojas, ka reālisms novest līdz absurdam. Jo it kā mēs zinām, ka cilvēku dzīvē savstarpējās attiecībās notiek šīs
ārkārtīgi nežēlīgās attiecības ģimenē, it īpaši tad, kad ir runa par mantu, par bērniem, mazbērniem. Un te ir novests līdz absurdam šī realitāte. Un uz skatuves man liekas, to, ko mēs arī ievērojam šajā kombinācijā augstāk teiktajos 4 autoros, pasaules scenogrāfi, mākslinieki un teorētiķi ieraudzīja, ka ir kaut kāds neatrisināts, nezināms autors, ko sauc par Blaumani. 20. gadsimta autors, 100 gadi pagājuši. Un to, ko viņi dara, jaunā paudze, es domāju, ka tas ir un citā mentalitāte, Krievu teātri, ar Krievu aktieriem, ar citu valodu, ar citu temperamentu, ir tas, ko viņi ir šodien pasniedz. Elmar, pastāst tu par scenogrāfiju, kā jūs kopā to izdomājat, tur videokameru, stikla būris, otrē cēlienu? Es domāju, ka tas lielākais ieguldījums bija Reinim. Bet Reins vienmēr veidojot, viņš konsultēs mani vai Elmaru, vai tu ar šādiem uzstādījumiem tiksi galā. Un tā sadarbība ir tik daudz, un protams, ja kaut kādus elementus mēs kopā radam, bet kopumā tas ir Reņa piedāvājums. Bet kas bija tas, par ko varbūt, tā skaties un domā, ka varbūt to nevajadzēja vai... Mums bija ļoti riskanti, ka mēs izmantojām tātad kameru, ka parādās skatos pēc kameru un projekciju, jo tās lietas vienmēr ļoti riskants mūsdienās un arī teātrī. Bet mēs tomēr ar viņu tikām galā un pat ļoti labas lietas atrisinājām. Bet tā projekcija vienmēr pieprasa citu, kaut ko citu. Un projekcija vienmēr, vai bilde, vai ekrāns, vienmēr ir ekrāns. Un viņš nav tik daudz plākšņains, kā mēs varētu iedomāties. Jā, mūsu aptaujā, kur skatītājs saka, ka jārosinās gan tava, gan citas latviešu lugas interese par šo teātri. Tu man teici, ka tu speciāli tā kā negribēji skatīties citus Indrānus. Tagad mums ir iespēja gan tev, gan mūsu skatītājiem parādīt, kā tā lietā attīsties Latvijā. Rudolfs Blaumanis lugu Indrāni sarakstīja 1904. gadā, un jau pēc dažiem gadiem teātros ir skatāmi tās iestudējumi. 1908. gadā Jākaba Dubura režijā to spēlēja jaunajā Rīgas teātrī. Neilgi pēc lugas sarakstīšanas to iestudēja arī Rīgas Krievu teātrī, jeb toreiz Pilsētas Krievu teātrī. Izrāde saņēma atzinību gan krievu, gan latviešu valodā runājošajās auditorijās. Mēs dzīvi pārskatām, bet nevis tas, kas bijis, daudz vairāk saista tas, kas būs. Taču arī vēlāk luga ieguva teātra režisoru ievērību. Piemēram, 1978. gadā izrādi Valmieras drāmas teātrī iestudēja Māra Ķimele. Toreiz Indrānu tēvu spēlēja vecmeistari Pēteris Lūcis un Roberts Zēbergs, Indrānu māti Ņina Leimane. Izrādē norādīts, ka katrai paaudzei šajā konfliktā var būt sava taisnība. Vairs neies, tu to už nezāģēsi. Tā, ej vien uzāģē. Pagaidi, priekš kā viņa jāsāģē. Lietu kokiem. Lietu koki pilni kleicauši. Ne man vien irbem arī tādu vajag. Esmu jau pārdevis. Visu to mežu apmāju. Visus manus kopus. Manus kopus. Tie tev piedar pie mājas un nevis pie tava kakta. Edvard, rīko taču klaus saimnieks. Jūs sāc strādāt. Zāģe no smolī. Vēl mums nerimsies. Smolī? Vai nu tu ej un zāģē tos ošus, vai arī pamet manu dienestu viens no diviem? Pēc 30 gadiem 2008. gadā Ķimele Indrānas Valmierā iestudēja vēlreiz, un arī tad režisore šķetināja cēloņus, kāpēc pat ļoti tuvu cilvēku vidū konflikti samilst tik tālu, ka atrisināt tos vairs nav iespējams. Gostē! Lēdzavā, apkapā ošiem izapkārt. 1988. gadā Nacionālajā teātrī Indrānus iestudēja Mihails Kublīnskis. Viņa darbā Indrānu saimniekus spēlēja Kārlis Sebris un Velta Līne. Pēcāk, balstoties uz šo iestudējumu, Gunārs Cilinskis uzņēma filmu Indrānu. Tēvs jau negrib tās mājas paturēt, lai Edvards viņam dod tikai to godu.
Jādzird ir, ko viņš teiks. Nu, ko, vecā māte? Kā nu ir labāk? Ganosiet vai zlāvas kūkot? Nu, ko? Vai kājas nav palikušas stīvas? Ko? Arī Dailes teātrī ir iestudēti Indrāni. 2004. gadā Mihaila Gruzdova režijā Indrānu pāri spēlēja Pēteris Liepiņš un Lilita Ozoliņa, savukārt jauno paudzi Artis Robežnieks un Reizija Kalniņa. Izrādes veidotāji norāda, ka lugas tēma ir materiālās un emocionālās pasaules sadursme, un, lai abas paudzes turpmāk varētu iet vienu ceļu, tām ir jāatrod kompromiss. Pretējā gadījumā var notikt traģēdija. Kāds iespējas, Elmāra, par citiem darbiem? Es gribētu visus viņus noskatīties no A līdz Z. Bet runājot tieši par tavu darbu tagad, kādas ir tas īpatnības, ko tu varbūt, tā redzot, arī fragmentus var salīdzināt? Kas ir tas, varbūt, jauns vai... Laikam, jāsaka, tas pirmām kārtām tā ir, ka to izspēlē krievalodīgie. Otrkārt, man liekas, tā ir telpa. Un tiešām tas, ko jau Viktors Jansons teica, ka mēs to atrisinājām caur muzeju. Faktiski mēs nevarētu precīzi pilnīgi uzlikt, kā pirms 100 gadiem ir bijusi tā dzīve, kā cilvēki dzīvoja. Tie ir varbūt tās pat mūsu, ja arī mēs to mēģinātu, tie būtu kaut kādi priekšstati. Un tāpēc mēs jau atklāt arī telpā tika uzlikt tāda muzejiska, sterila sajūta. Jā, bet tas ir interesanti. No vienas puses it kā ir muzejs, bet no otras puses viss ir tik ļoti dzīvi. Kā jūs to panācāt? Te ir jāsaka paldies aktieriem. Tas bija arī uzstādījums viņiem. Kaut kādās vietās mēs mēģinājām paspēlēties ar formu, kaut kā tādu bišķi atsvešinātākām lietām, vairāk izmantot kaut kāds gan dzīvnieciskos instinktus, gan seksuālos instinktus, kas varētu parādīties šajā. Bet tomēr vecā paudze vai Leonīds Lens, kas spēlēja tēva lomu, manuprāt, viņš parādīja vienkārši tīru un skaistu tādu, varētu teikt, aktieru meistības krievu skolu. Jā, es zinu, ka jaunie aktieri arī teica, ka tāds pilnīgi prieks spēlēt ar viņu uz vienas skatuves. Jā, tieši tā. Jūs jau teicāt arī par citu mentalitāti. Tas, ka izrāde skan krievu valodā, vai arī izrādē tā ir cita intonācija, kā jums? Nenoliedzam, ka ir cita intonācija. Un man liekas, kad ienāca šajā izrādē, vai tas bija tieši vai netieši, bet arī sarunā ar aktieriem un ar Elmāru un Reini es runāju par čehovisko intonāciju. Un man ārkārtīgi tas savienoja, ka tas čehoviskais ir ļoti nežēlīgi. Ļoti nežēlīga intonācija, tā ir aizturēta. Un šie krievu aktieri nevis gāja un gāja uz tādu atvērtu emociju, bet aizturētu ar kaut kādu ļoti smaidu, ar ļoti pārliecību, kā jaunais Edvards un Ieva, un kā novest līdz tādai. Un it īpaši otrā daļā, tad, kad burtiski aizvirdzījās tā šodienas realitāte, un viņi ieslēgti tai stikla būri, un tēvs nereizi neizgāja. Tas man liekas bija ārkārtīgi emocionāli un traģiski, jo saruna notika caur stiklu, caur aizturi. Un man liekas, ka vēl man ļoti patika Noliņš. Viņš nezināja tik labi varbūt to krievu valodu, bet tāda sajūta, dzejnieks ir tai telpā. Viņš nevar atrast vietu. Tad bija tik skaudra montāžas gabals. Un es domāju, ka tieši šis režisors jums arī visvairāk varbūt izdevās vai neizdevās to intonatīvo tīrību panākt. Protams, augsts, viņš sasniegs kulmināciju. Un Kārlis Krūmiņš spēlē Noliņu, brīnišķīgi spēlē. Starp citu, kā tu to panāci, ka viņš ir faktiski tiešām izrādes centrs, ka viņš ir tas gars tur Indrānos? Ir jāsaka, man vēl to pārliecināja saruna ar Māru Ķimeli, jo viņi arī teica, ka Noliņš ir centrs šajā darbā. Un kāpēc, un vēl Kārlis Krūmiņš jau ir spēlējis pie Māras Ķimeles. Jā, mēs redzējām to, un tā bija arī priekš viņa tāda liela provokācija. Un es domāju, ka viņš ļoti tik galā, un tieši tas, ka viņam ir šī varbūt valodas barjera,
no viņa nāca vēl kaut kāds jauns lietas, viņš saprot, ka viņš ar valodu vairs nespēja tik, spekulēt kaut kādas lietas. Viņš tikai, viņam ir kaut kas arī cits jādara, un tas bija brīnišķīgi. Ko tu stāstīji aktieriem gan par šo darbu, gan par Blaumanim, vai tev bija kaut kādi pārsteigumi, ka viņi varbūt savādāk skatās uz lietām, jo tur arī piedalās aktieri, kas tikai dažus gadus dzīvoja Latvijā, piemēram? Jā. Katrā ziņā daudziem aktieriem bija ļoti grūti attaisnot varbūt tās, piemēram, Ievas rīcību, piemēram, vēstules viltošanu. Viņiem likās, kā viņi tā drīkst, un arī otrs, kā var aizsūtīt tēvu uz pirtiņu, kas ir tas iemesls, kādiem jābūt cilvēkiem, lai to izdarītu. Un izlasot pirmo reizi to darbu, bet viņas, kad mēs sākām, protams, iedziļināties šajā darbā, viņi atrada šo pamatojumu, un viņiem likās, es saprotu, kāpēc es to daru. Tie ir apstākļi, kas viņiem to piespiež darīt. Un otrkārt, mēs arī bijām aizbraukuši uz Brakiem, lai viņi vairāk saprast, kāpēc mums šis Blaumans ir tik nozīmīgs mūsu kultūrā, mūsu literatūrā. Un tad viņiem vēl bija lielāka tāda izrādīta cieņa par šo darbu, un arī ieguldīja lielāku darbu. Mums ir vēl 1 minūte palikusi. Īsumā, ja var atbildēt uz jautājumu par to, kā turpmāk jūsuprāt iestudēs Blaumani, ņemot arī vērā Mākslas akadēmijas atklājums par Blaumani. Es domāju, ka jautājums ir ļoti precīzi. Jo Blaumaņa Indrāni ir uzbūvēti uz Šekspīra Karaļa Līra matricas. Un tāpēc, ja tur parādījās kaut kāds ar tādu āksta seju vai masku, vai tā maskas patīs par sevi, vai to kā var aizsūtīt uz pirtiņu. Karalis Līrs bija tāda pati situācija. Arī tur parādījās viltus vēstule. Arī tur bija saruna par varu un godu. Un man liekas, ka tas ir tas, kā mēs arī transformēsim un vedīsim Blaumani pasaulē. Paldies jums par sarunu. Mūsu skatītā 83% apsola, ka nāks uz Krievu teātrī, ja reiz ir latviešu lūga atkal iestudēta. Paldies jums, bet mums ir vēl viens stāsts mūsu skatītājiem, jo ir iznākusi mūsu kolēģiem Arno Junzem grāmata Gardo vistiņu nedēļa, ironiski, brīžiem sarkastiski par 90. gadiem. Skrien pa ielu milda pluksa nav. Namu denacionalizācija, mežonīgais kapitālisms, banku krīze, valūtas maiņas – tas viss raksturo 20. gadsimta 90. gadus, kurus savā jaunākajā grāmatā Gardo vistiņu nedēļa ataino žurnālists, literatūras zinātnieks un rakstnieks Arno Junze. Tas bija neiedomājami īsts laiks brīvs. Ja? Tas bija daži gadi, un šo dažu gadu laikā, es nezinu, un tā kā Volāns jautāja, kas ir mainījies šajos cilvēkos. Es domāju, ka man arī nav atbildi, kas ir mainījies un kuros laikos tad mēs bijām laimīgāk. Vai ko Kārno vistu laikmetā vai Gardo vistiņu nedēļā, kas kā iestājās, tā nav beigusies vēl šodien. 90. gadi bija nepārtrauktu pārmaiņu laiks, kuru ātrumam bija grūti izsakot. Piemēram, vienu brīdi cilvēki atguva savus padomju laikā zaudētos īpašumus, taču drīz vien secināja, ka nespēja tos pienācīgi apsaimniekot. Man 51 nav slepnākajā Rīgas ielā un pamatības gruntsgabals. Es faktiski esmu miljonāri. Un tomēr man nav nesamtība pēc vēsels. Piktošanās ātriem pārāk pamatīgā vilšanās sajūtā, visu mūžu minu kārtas bija dzīvojis ar slēgtu lūgtumu un klusu cerību sirdī uz labākām dienām. Īrnieki, pašvaldības policija, birokrātiski ierēģi un citi piedalnieki gadu laikā minu kārtas noved tik tālu, ka viņi klusībā nolādēja to brīdi, kad iesniedz denacionalizācijas pieprasību. Un gal galā skolotāji pieņem saprātīgi lēmumu īpašumu pārdot. Dīvaini, bet tas izrādījās gandrīz neiespējams pasākums. Junze neslēpj, ka visus 7 stāstus centies rakstīt melnā humora stilā. Tiesa gan stāstu varoņu prototipi nav no dzīves ņemti. Joks vienmēr palīdz dzīvot, un viņš izglāba tevi grūtās, dramatiskās situācijās. Cilvēks caur smiekliem būtībā var pārvarēt ļoti daudz situāciju. Un caur smiekliem var pateikt ļoti nopietnas lietas, tas man patīk visvairāk. Lasot, ir jāsmējās un paņem tādu milzīgu gandarījumu sajūtu, ka tā pagātne jau ir tik tālu, ka par to var smieties. Mēs atvadāmies ar smiekliem, mēs esam pārņemti ar šodienu un mēs aizmirstam to, kāpēc tā šodiena tāda ir, ka viņa ir būvēta uz tās pagātnes. Un tas pamats, kāds ir likts tai šodienai, arī šajā grāmatā redzams. Īpašs stāsts ir par to, kā radies grāmatas nosaukums. Vienā reizē es atbraucu uz Rīgu ar vilcienu no Ogres,
Un es braucām, vēl satiku Guntu Berelu, un es kāpēc vilcienā, un mēs izkāpām ārā, ejam tur tā lejā, un es skatos, uz tā hotdogu restorāna tāds milzīgs, tāds plakāts, gardo vistiņu nedēļu. Es saku, Gunte, tev nevajag stāstu krājumu nosaukumu? Viņš saka, nē, man nevajag. Es domāju, labi, tad es paņemšu pats, ja. Nedēļa tikai sākusies, kas nozīmē to, ka rīt jau būs nākamais raidījums 100 gramu kultūras, un rīt mēs runāsim par Kanu kinofestivālu, kā arī par filmas Miglas sekmēm pasaulē slavenajā kinofórumā. Filma tikai producēta un uzņemta Latvijā. Bet šovakar tas ir viss. Paldies un lai jums jauks vakars! Yeah.